Kā būtu, ja tu savu produktu laiku varētu automātiski pārdot? Skaties, tikko mums pieteicās jauns potenciālais cilvēks. Man rādās piezvanīt jauniem līdz no Facebook reklāmas kampaņas 9 minūtes atpakaļ. Skatoties YouTube video, tā nav pareizajā darba laikā. Iebūkoju šo cilvēku uz tikšanos, nedarot neko. Kāds notiek, tas notiek Mavericks sistēmā. Cilvēks ienāk iekšā no Facebook, viņš automātiski tiek piesiets man, kā īpašnieks, ja? Atnāk man notifikācija, kad šis cilvēks ir pieteicies, un tad mēs gaidām 5 minūtes. Ja cilvēks neveic nekādu darbību, viņam automātiski, ka šeit iziet ārā WhatsApp, kurā mēs sakam, sveiki, paldies, saņēmām tavu pieteikumu uz Mavericks sistēmas prezentāciju, bet redzam, ka vēl neizvēlējies laiku mūsu kalendārā. Vai tu vari to izdarīt tagad? Un automātiski sistēma pati iebūko šo cilvēku iekšā. Un kas notiek? Šeit nerādīsim daudz cilvēku vārdus, ja? Redzat, man visu laiku, kad jauni cilvēki piesakās, viņi automātiski paši tiek iebūkot iekšā sistēmā uz prezentāciju. Man nav visiem jāzvan. Iedomājieties, tev ir pakalpojums, tu vēlies viņu pārdot, visiem slēgt zvanīt, ņemties ar nekvalitatīviem un nekvalificētiem līdiem, potenciāliem klientiem, un tad tu visu dienu tur muļājies. Zvan viņiem, prasi, mēs varam iebūkot, mēs nevaram, mēs varam tev kaut ko parādīt, nevaram. Šeit sistēma pat pilnīgi viss izdarīja, vai ne? Ja tu vēlies kaut ko šādu pašu un vēl jaudīgāk, kaut kur tur apakšā pieraksties uz Maverick.